Es sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šoreiz lasījums no Mikija Bonnera grāmatas Atbrīvošana bērnu maize. Tēma – kā salauzt ģenētiskās saites. Laikam gan visneparastākā pieredze atbrīvošanā ir ģenētisko saišu jomā. Pirms daudziem gadiem, kalpojot ar lūgšanu, es to tā īsti neizpratu. Es ļoti labi zināju veco derību, kurā ir daudz runāts par to, ka tēva grēki tiek pieminēti pie bērniem līdz 3. un 4. paaudzei. Tomēr es nekad netiku ņēmis vērā šo mācību, bet vēlāk, kad lūdzu par cilvēkiem, es sarāvu šīs saites, kopš mātes miesām. Cilvēkā kaut kas notika, nāca atbrīvošana. Mēs to sākām izmantot daudz plašākā lūgšanu kalpošanas laikā un pieredzējām varenas atbrīvošanas no verdzības jūga. Tagad es ļoti daudz mācu par šo lietu. Teicienā kāds tēvs, tāds dēls, es tagad saskatu daudz dziļāku jēgu. Nesen es lasīju kādu rakstu par bērniem, kuri adaptēti laimīgās un stabilās ģimenēs, bet pat kristīgā vidē auguši, šie bērni atgriežas pie sava bioloģisko vecāku dzīvesveida. Daudzos gadījumos šie bērni neatvairāmi tika ievilkti važās, bet es jums saku, ka tas var tikt salauzts ar atbrīvošanas lūgšanu. Tādēļ lūdzot par cilvēku, es sarauju viņa ģenētiskās saites, tad vienojos ar viņu lūgšanā, līdz nāk atbrīvošana. Mēs esam redzējuši dziļas izmaiņas tajos cilvēkos, kuri ir gājuši cauri šai mierīgajai lūgšanai. Etniskā pagātne. Es esmu novērojis personības izmaiņas tajos cilvēkos, kuriem ir spēcīga etniskās vides ietekme. Pirms es jums par to stāstu, jums jāsaprot, ka tā ir mana personīgā pieredze kalpošanā. Sākšu ar to, ka es esmu atklājis daudzos cilvēkos ar amerikāņu, indiāņu mantojumu vajadzību saraut šīs saites. Es jūtu, ka tas ir spiritisma rezultāts, kas tika praktizēts daudzās ciltīs. Es esmu dzirdējis daudz cilšu locekļu nostāstus par šādu pieredzi, tīpaši dziedināšanas jomā. Kāds cilvēks, ar kuru kopā es kalpoju Espaņolā, Jaunameksikā, pastāstīja, kā viņu ārstējis cilts dziednieks. Viņš liecināja par garīgo smagumu, kurš kopš tā laika bija ienācis viņa dvēselē. Kad es lūdzu par viņu, notika liela atbrīvošanās no buršanas sekām. Daudzus gadus esmu kalpojis šīs kultūras pārstāvjiem un esmu pieredzējis liels atbrīvošanas ģenētisko saišu jomā. Daudzos gadījumos varēja novērot pat personības izmaiņas. Līdzīgas problēmas ir Āfrikāņu un Karaibu salu izcelsmes cilvēkiem. Šajos pasaules reģionos buršanas ir dzīvesveids, tādēļ dēmoni iemājo miesā. Pirms dažiem gadiem man nācās palīdzēt pusauģu meitenei, kura bija dzimusi Jamaikā. Viņas vecāki ļoti lielā mērā bija iesaistīti buršanā. Tie dēmoniem pienes pat cāļu un citu dzīvnieku upurus. Viņas māte vēlāk tai pastāstīja, vēl pirms dzimšanas viņa tikusi veltīta sātanam. Pēc kāda laika viņa kā jauna meitene tika aizvest uz Ameriku, kur to adoptēja brīnišķīga kristīga ģimene, un tomēr savos 15, 16 gados viņa sāka izturēties ļoti dīvaini. Viņai pat parādījās fenomenāli demonisks spējas. Viņa negribēja paļauties šiem spēkiem savā dzīvē. Viņas auģu vecāki centās palīdzēt, kā vien to spēja, bet nekas nepalīdzēja. Šie dēmoni vēl aizvien izpauda savu klātbūtni. Beidzot auģu vecāki atved viņu uz vienu no mūsu sapulcēm un lūdza palīdzēt atrisināt šo problēmu. Meklējot Dieva vadību, es sajūtu stipru pamudinājumu lūgt, lai tiktu sarautas ģenētiskās saites. Kādu brīdi nācās izcīnīt smagu lūgšanu cīņu, un tad tas bija paveikts. Tad mēs paskaidrojām, ka viņai jāpieņem Jēzus Kristus kā savus pestītājus.
un arī pārējās važas tika sarautas. Dievs viņu atbrīvoja. Es jums iesaku tiem, kas kalpo šajā jomā, lūgšanās saraut ģenētiskās saites, tā cilvēka dzīvē, par kuru jūs lūdzat. Tas viņu atbrīvos no gariem, kur ir pārņēmuši gēnus. Tie darbojas tāpat kā DNS, kas nosaka cilvēka raksturu, matu, acu un ādas krāsu, spējas un ķermeņa uzbūvu, un ir cilvēkā kopš dzimšanas, un tālāk ietekmē visu dzīvi. Kaut kādā veidā tie tur jau ir un paliek uz mūžu. Arī glābšana neizmaina viņu pozīciju ķermenī. Vienīgā mācība, ko mēs šajā sakarā varam izlasīt Bībelē, ir daži panti, kas runā par tēva grēkiem. Izrunātais lāsta vārds. Jau pirms daudziem gadiem es sapratu, ka vārdiem ir spēks. Es daudz interesējos un pētīju kritisku un negatīvu apliecināšanu. To darot, es pārliecinājos, ka mūsu runa saslēdz važās vai izposta ne tikai mūsu pašu dzīves, bet tādā pat veidā tā iedarbojas uz citu cilvēku dzīvēm. Es sāku pētīt Jēkaba 3:6. Tajā teikts, ka mēli atnes netaisnību un ar lāstu aizdedzina dzīvi. Pasaule tiek vadīta izrunāto vārdu spēkā. Citiem vārdiem sakot, cilvēkiem kļūstot aizvien ļaunākiem, viņu negatīvā apliecināšana arvien vairāk degradē visu cilvēci. Bībele māca, ka vārdiem piemīt spēks. To es vēl vairāk izpratu, lasot Večmona Nī grāmatu Dvēselē apslēptais spēks. Šajā grāmatā viņš stāsta par misionāru, kurš saslima. Nekādi līdzekļi viņam nepalīdzēja. Beidzot viņš atklāja, ka grupa kristiešu, kuri juta viņam līdzi un gribēja palīdzēt, lūdz pret viņu. Viņš nekavējoties neutralizēja viņu taisnās līnijas lūgšanas, anulējot tās ar Jēzus Kristus asinīm. Viņš momentā tika dziedināts, bet tiešās lūgšanas ir pavisam cits temats, ko es šeit neaplūkošu. Tomēr es jums iesaku nelūgt tieši pret kādu cilvēku, jo jūsu dvēselē piemīt liels spēks. Daudz reižu es esmu redzējis, kā šis spēks izpaužas caur neizglābtiem cilvēkiem, kuri iesaistījušies meditācijās vai kādās citās prātu kontrolējošās aktivitātēs. Šis iekšējais spēks sātana vadīts var tikt izmantots pavisam neparastos veidos. Darot šīs lietas, pār cilvēku nāk sots, un šis sots ir apsēstība, kas beigās noved pie pilnīgas atdalīšanās no Dieva mūžībā. Citiem vārdiem sakot, cilvēks mūžību pavada ellē, dvēseles spēka un pret cilvēku virzītās tiešās lūgšanas dēļ viņa dzīvē var notikt dažādas izmaiņas, taču tas nenotiek, ja rīkojamies Dieva spēkā. Mums jāiet pie Dieva Jēzus vārdā, un viss jāatrisina caur šādu lūgšanu. Tādējādi mēs izmantojam Dieva spēku, kurš atnes ne tikai uzvaru, bet arī caur aizlūgšanu piepilda Dieva plānu. Mums par šo tematu ir uzrakstīta grāmata Dieva atbilde kritiskam kristietim, tulkots arī latviešu valodā. Tātad no iepriekš teiktā spriežot, izrunātais vārds ietver sevī spēku. Rakstos daudz ir runāts par šo lietu, piemēram, no sirds pilnības mute runā. Citiem vārdiem sakot, tas, ko jūs runājat, līdzinās tam, kas jūs esat, bet jūs būtu pārsteigti, cik daudz par mūsu lūpām nākušie vārdi tiek pateikti spēkā. Tieši tādēļ, lūdzot par atbrīvošanu, es pavēles formā salaužu izrunātos vārdu lāstu. Faktiski, kad es lūdzu par cilvēku, es saku, Tēvs Jēzus Kristus vārdā, es pasludinu par salauztu katru izrunāto lāstu vārdu pret šo cilvēku un arī katru lāstu, ko šis cilvēks jebkad ir izrunājis. Pēc šādas lūgšanas vienmēr kaut kas notiek, ir redzams rezultāts. Es zinu, ka tagad, kad lietoju vārdu lāsts, dažu cilvēku prātā nāk visādas domas. Jūsu vārdiem ir spēks, un ja jūs negatīvi runājat par sevi vai citiem cilvēkiem,
Ar šo apliecību jūs uzliekat dzīvē lāstu. Es zinu, ka šī ir neparasta mācība, bet tā palīdz atbrīvoties. Ārst, dziedini pats sevi. Pirms dažiem gadiem es nokļuvu ļoti smagā situācijā, kas plosīja manu sirdi. Tajā bija iesaistīts mācītājs un draudze. Ejot visam tam cauri, Dievs ne tikai pacēla augstākā pakāpē mūsu kalpošanu, bet arī mācīja daudz dziļāk uzticēties viņam un nostiprināja mūsu kristīgajā dzīvē. Es slavēju viņu par visu notikumu brīnišķīgo atrisinājumu. Sākumā šīs pārestības dēļ mēs bijām kā sastinguši. Pēc tam apkārtējā atmosfērā mēs izjutām lielu spiedienu. Tas bija jūtams pār manu ģimeni un maniem piederīgiem. Tomēr pēc neilga laika mūsu atmūdu sapulcē sāka atspīdēt Kristus patiesības gaisma, it īpaši tad, kad kopā ar citiem kalpojām atbrīvošanas jomā. Tad kādu dienu es pēkšņi sapratu, kas bija noticis ar mums. Iemesls tam bija citu cilvēku negatīvā apliecība. Tagad es ļoti skaidri izpratu teicienu ārsti dziedini pats sevi. Es sāku lūgt, laužot šo spēku varu pār manu ģimeni, manu kalpošanu un manu pašu dzīvi. Tas darbojās, mēs bijām brīvi. Lūdzu, atcerieties, atbrīvošanās no sātana varas nav vienas reizes akcija. Tas nenotiek vienreiz un uz visiem laikiem. Jums ikdienas ir jāiesaistās cīņā. Faktiski Bībele māca. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Jēkab 4:7. Mēs tieši tik lielā mērā stājamies pretī vēlnam, cik lielā mērā padodamies Dievam, jo tas ir Dieva spēks, kas traucēja sātanam darboties pret jums. Es jums iesaku, lūdzot par sevi un citiem, salauzt izrunātā vārda lāstu, un jūs redzēsiet izmaiņas. Tas darbojas. Jūsu vārdiem piemīt spēks. Tāds pats spēks piemīt arī citu cilvēku vārdiem, kas runāti uz jums. Vairākas rakstu vietnes etniskajām saknēm var atrast zem video. Tagad lūksim kopā, kā salauzt ģenētiskās saites un izrunātā vārda lāstu. Tēvs, Jēzus vārdā un viņa asiņu spēkā, es atsakos, anulēju un sarauju visas ģenētiskās saites ar manu tēvu, viņa ģimeni un senčiem, līdz pat Ādamam. Es anulēju un sarauju visas ģenētiskās saites ar manu māti, viņas ģimeni un senčiem, līdz pat Ādamam. Es anulēju un salaužu visu negatīvo apliecību varu, ko es esmu izrunājis, es vai kas izrunāts pret mani. Visi pret mani izrunātie lāsti, kā arī tie, kurus es esmu izrunājis, šajā brīdī es salaužu. Tas ir izdarīts, un es to pasludinu un ticu tam. Jēzus asiņu dēļ, tas ir noticis tagad. Jēzus Kristus vārdā, slava tam kungam. Āmen. Paldies, ka noklausījies video līdz galam. Būšu pateicīga, ja nospiedīs īkšķīt uz augšu pie video un padalīsies ar citiem, kam nepieciešama šī atbrīvošana. Komentārā ieraksti, kādu tēmu tu vēlētos dzirdēt. Paldies! Tiekamies drīz!